Labdien! Man tiešām prieks redzēt, ka tik aktīvi cilvēki sestdienas, svētdienu pavada šeit. Bet tas, acīm redzot, ir ļoti loģiski, jo objektīvi arī politiķi, kuru rokās ir lēmumu pieņemšana visos jautājumos, šo te sabiedrības integrācijas jautājumu nevar atrisināt, jo viņu tās vajadzības un vēlmes tomēr pamatā ir īslaicīgas, bet sabiedrība ir un pastāv tomēr mūžīgi. Šis jautājums par integrāciju, acīm redzot, būs vienmēr, kamēr pastāvēs valsts. Un it sevišķi šajā te situācijā, ko mēs citreiz negribam tā īsti izprast, ka situācija ir jauna. Ja agrāk pamats visām lielajām nelaimēm bija tikai stiprāku iebrukums vai pārņemšana, varas pārņemšana, nosakot visus noteikumus, tad šajā jau laikā tomēr tā situācija ir pavisam savāda. Globalizācija, internacionalizācija ir pasauli atvērusi, un tie ir tomēr mazajām valstīm un tautām vislielākie pārbaudījumi, ko arī mēs jūtam savā zemē. Jautājums, ko katrs saprot zem integrācijas, ir acīm redzot arī ļoti nevienkārši. Viņu var dažādi vērtēt. Mans tas uzskats ir tādā vienā teikumā, es viņu redzētu apmēram tā, ka neļaujot izzust savējam, vienlaikus saglabāt tiesības, pastāvēt jebkuram jēgpilnam atšķirīgajam. Un tas, man liekas, ir tas uzdevums, kādi tie veidi, kā mēs to risinām. Tas, acīm redzot, jūsu pilsoniskās debatēs būs viskaidrāk redzams tie jautājumi, kas jārisina uz šo brīdi. Un izspriežot, es esmu pārliecināts, ka gan Saeimā, gan valdībā šie jautājumi tiks skatīti un objektīvi risināti. Tāpēc mēs ar Ilmāru esam šeit kopā un centīsimies tās lietas, un arī dāmas, kas pārstāv konkrētas institūcijas, ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Tāpēc droši no to atbildību, ja nekas nekust, jūs variet prasīt no mums. Paldies!